sveika Madara. Tātad Madara Krutova kopā ar mums certi.lv. Sveika! Sveiki, Kristap! Prieks atkal satikt. Jā, man arī. Mēs tiešām tā kā tādu jauku tradīciju šo turam. Un es domāju, ka ir pienācis laiks visiem atgādināt, kādus draudus mums var sagādāt mūsu pašu mīļais e-pasts. Jā, tieši tā. Mans šodienas mērķis ir uz e-pasta drošību paskatīties mazliet no cita rakursa, no uzbrucēja rakursa, un ko tad hakeris var patiesībā panākt ar piekļuvi mūsu e-pastam, jo arī savā darba pieredzē esmu saņēmusi jautājumus no cilvēkiem, vai tad man tiešām to otro faktoru e-pasta aizsardzībai vajag, man taču e-pastā nekā sensitīva tur nav, ko tad ar to manu e-pastu var iesākt, un es domāju, ka šī ir lieliski iespēja iziet cauri tiem scenārijiem, kā tad patiesībā to mūsu e-pastu var izmantot un kādas durvis tas paver hakeriem un uzbrucējiem. Tad tas pirmais scenārijs, ko tad krāpnieki var izdarīt ar mūsu e-pastu, ir izmantot to informācijas vākšanai, analīzē un mūsu, teiksim tā, profilēšanai. Un te ir vērtīgi saprast, kādu datus tad tas e-pasts par mums glabā, īpaši šo e-pastu mēs izmantojam jau gadiem. Te, piemēram, ticu, ka no kaut kādiem rēķiniem var izlobīt laukā gan jūsu telefonu numuru, gan jūsu adresi, gan personas kodu. Tāpat var saprast, kas ir tie biežākie internetveikali, kur jūs iepērkaties, kādus servisus jūs abonējat, kas ir tas kontaktu loks, ar ko jūs visbiežāk komunicējat. Tāpat arī, piemēram, ja tiek uzlauzts jūsu Gmail konts, tad tas paver jau daudz plašākas durvis arī uz citiem Google servisiem. Piemēram, var apskatīties kalendāru, ja jūs tādu izmantojat, kas tad jums ir plānots nākamnedēļ, kad jūs iesiet pie zobārsta vai neiesiet. Tāpat arī Google Maps, jeb sekot jūsu lokācijai, kas ir tās biežākās kafejnīcas, kur jūs dodaties, vai, respektīvi, tas informācijas apjoms patiesībā ir diezgan liels, ko var izgūt par jums. Un kā tad krāpnieki šo informāciju izmanto? Piemēram, viņi var personalizēt uzbrukumu tieši jums, tātad viņiem ir jūsu telefona numurs, viņi var pielāgot scenāriju krāpšanas, piezvanīt un pārliecināt jūs atdot viņiem savu bankas piekļuvi. Tas pirmais scenārijs, kas man nāk galvā, ir, piemēram, jums e-pastā ir kāds līgums, uz ko viņi arī atsaucās, un tagad viņi saka, ka ir mainījušies pakalpojumu nosacījumi, nepieciešams līgumu pārslēgt no jauna. Viņi, es saku, atsaucās uz reālu līgumu, kas ir jūsu e-pastā, un tad saka, ka, lai pierādītu, ka tas esat jūs, ir nepieciešams verificēties ar bankas piekļuves datiem, un tādā veidā var izkrāpt jums šo te informāciju. Un tas ir tikai viens scenārijs, tādu var būt miljoniem un dažādi. Tie var nākt gan kā telefonu zvani, gan e-pastos, gan WhatsApp ziņas, un tāpēc tie var būt pietiekami ticami, lai jūs arī iekristu. Tas otrs scenārijs, viens ir uzbrukt jums, bet caur jūsu e-pastu teorētiski var uzbrukt arī citiem jūsu kontaktu sarakstā. Var, piemēram, nosūtīt jūsu paziņu lokam e-pastu ar inficētu pielikumu, un atverot šo e-pastu upura iekārta tiek inficēta ar vīrusu, kas zog sensitīvu informāciju, tā skaitā paroles un bankas piekļuvas datus. Vēl arī Latvijā redzēts scenārijs ir tāds, ka, piemēram, uzbrucējs, ja ne no jūsu e-pasta, tad jūsu sociālajiem tīkliem izsacina, kur jūs strādājat, un, piemēram, no jūsu e-pasta nosūta ziņu grāmatvedē vai vadībai, ka, hei, man ir mainījies bankas konts, un tagad manu nākamā mēneša algu lūdzu pārskaitīt uz šo te kontu. Un, attiecīgi, jūsu grūti sūri pelnītā naudiņa nākamēnes nonāk krāpnieku rīcībā. Tā kā tas ir viens arī no scenārijiem, kā izmantot šo te e-pastu. Tad trešais, kā mēs zinām, tad šodien ir diezgan grūti kaut kur piereģistrēties, nenorādot e-pastu, un tas servisu un pakalpojumu klāsts ir diezgan plašs. Te es saliku tādus populārākos, zināmākos, bet patiesībā tas saraksts ir tiešām apjomīgs un garš. Un te tie scenāriji arī var būt dažādi. Kā mēs zinām, tad e-pasts bieži tiek izmantots, lai atgūtu aizmirstās paroles kādiem no šiem te servisiem,
piemērs, jūs ikdienā iepērkaties Amazon veikalā, jums tur jau ir automātiski piesaistīta norēķinu karte, un tad krāpnieks var izspēlēt scenāriju, ka jūs it kā esat aizmirsis paroli, jums uz e-pastu tiek nosūtīta paroles atgūšanās saite, ko krāpnieks tālāk var izmantot, lai piekļūst šim te Amazon kontam, iepirktos ar jūsu norēķinu karti, saņemtu preces, tās tālāk realizētu, pārdotu un iegūtu naudu. Tāpat reāls gadījums arī Latvijā ir bijis, ka caur uzlaustu e-pastu ir piekļūts Volt kontam un uz upura rēķina ir paēsta maltīte Tallinā. Tā kā arī tādi scenāriji ir iespējami. Un tas e-pasts ir tas centrālais, tas savienojošais elements, tāpēc ir ļoti svarīgi rūpēties tieši par e-pasta drošību. Un nākamais arī scenārijs krāpnieki un uzbrucēji ir ieinteresēti, lai jūs pēc iespējas vēlāk pamanītu, ka šis e-pasts ir uzlausts. Viņi grib, lai jūs to turpināt izmantot, viņi grib sekot līdzi tam, kas notiek jūsu e-pastā, un tāpēc viņi nodrošinās gadījumam, ja jūs, piemēram, nomainat paroli. Viņi e-pasta iestatījumos ieliek, norāda savu e-pastu kā pārreģistrācijas e-pastu, un pat gadījumā, ja jūs nomainat e-pastam paroli, viņi turpinās saņemt šīs te ziņas, arī paroļu atjaunināšanas e-pastus. Tādēļ ir svarīgi, ja ir aizdoms, ka jūsu e-pasts ir uzlausts, vai arī tāpat profilaksē pārbaudīt, vai šajos te iestatījumos neparādās kāds jums svešs e-pasts vai tālruņa numurs. Un ja gadījumā tāds tur ir, tad attiecīgi to noņemt un dzēst. Un tāpat piektais scenārijs, jeb durvis, ko var atvērt, ir durvis šantāžai. Īpaši, piemēram, ja jums ir uzlausts tieši darba e-pasts, kur ir pieejami jūsu klientu saraksts, biznesa informācija, projekti, tad krāpnieki var draudēt šo te informāciju nodot jūsu konkurentiem un šantažēt ar to, vai arī, piemēram, ja ir pieeja jūsu kaut kādiem mākoņu pakalpojumiem caur Google, tad, kur jūs glabājat kaut kādas fotogrāfijas, īpaši vēl tās ir intīma rakstura, tad arī ar tām var draudēt un šantažēt jūsu vai arī cita veida informāciju, ko jūs visticamāk nevēlētos, lai tā tiktu publiskota. Un tas pēdējais scenārijs ir tas destruktīvākais, ka, piemēram, lai slēptu tās savas pēdas vai citu iemeslu pēc, krāpnieki var izvēlēties dzēst jūsu e-pastu, un attiecīgi tādā veidā jūs varat pazaudēt pieeju e-pastā esošai informācijai, kā arī piekļuvi citiem servisiem, ja jūs esat aizmirsis paroli. Tā ka šie ir tādi 6 populārākie soļi vai durvis, ko jūsu e-pasts paver krāpniekam. Man liekas, tas ir pietiekami nopietni, lai aizdomātos par e-pasta drošību. Un tad, ko darīt, lai šo e-pastu pasargātu, tad ir tādi 5 top padomi, un tie pirmie 2, kas ir arī ar zaļu iekrāsotie, tas ir tāds pats minimums, ko es ieteiktu izdarīt, ir pirmkārt iestatīt e-pastam drošu un unikālu paroli. Ar unikālu paroli mēs saprotam paroli, kas netiek izmantota citur, tā ir paredzēta tikai un vienīgi šim te e-pastam. Droši tas nozīmē, ka tā nav ar jums kaut kādā veidā sasaistām, ka paroli nesatur jūsu dzimšanas gadu, mājdzīvnieka vārdu, nezinu, jūsu dzīves vietas, kaut kādas pilsētas nosaukumu un tā tālāk. Un otrs, jo garāka parole, jo labāk, tai vajadzētu būt vismaz 14 līdz 16 simboliem garai. Un otra lieta nopietnā ir iestatīt e-pastam 2-faktoru autentifikāciju. Tas nozīmē, ka, lai tiktu klāt jūsu e-pastam, būs nepieciešams ievadīt ne tikai paroli, bet vēl vienu faktoru, vai nu tas būs īziņā atsūtīts kods vai jūsu lietotnē, kas lejupielādēt jūsu iekārtā, tad attiecīgi kādu jūs funkciju būsiet izvēlējušies. Un tas pasargās gadījumos, piemēram, ja krāpniekam tomēr izdodas uzminēt jūsu e-pastu, vai jūs esat arī uzķēries uz krāpnieku pikšķerēšanas e-pastu un pats labprātīgi esat atdevis savu paroli, tad šis otrais faktors pasargās jūs no jūsu paša. Un trešais ieteiktu pārbaudīt, vai ir iestatīti
atkopšanās ceļi, piemēram, ja jūs aizmistat paroli, vai kā jūs varat atgūt šādā gadījumā šo te ēpastu, vai tur ir norādīts jūsu cits ēpasts vai jūsu telefona numurs, lai katram gadījumam jūs varat atjaunot šo te piekļuvi. Un vēl liela daļa ēpasta pakalpojums sniedzēji piedāvā ieslēgt paziņojumus, ja tiek manīts aizdomīgas darbības jūsu ēpastā, piemēram, kāds mēģina pieslēgties no citas valsts, no citas iekārtas IP adreses, tad jūs attiecīgi saņemat ziņu un varat attiecīgi un operatīvi rīkoties. Un piektais, noteikti ieteiktu arī uzstādīt savām iekārtām DNS ugunsmūri. Kas tad ir DNS ugunsmūris? DNS ugunsmūris ir CERT.LV un NIC.LV izstrādāts bezmaksas rīks ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, un tas pasargā no Latvijā aktuālajām krāpšanas kampaņām. Šajā DNS mūrī mēs ievietojam gan CERT pamanītās krāpnieciskās saites, gan arī iedzīvotāju ziņotās, un starp tām bieži vien arī ir tās saites, kuru mērķis ir tieši izgūt šo te piekļuvi jūsu ēpastam. Attiecīgi arī šādā veidā jūs varat pasargāt sevi no sevis paša. Un te esmu arī apkopojusi pāris vērtīgus resursus, kas cerams varētu jums noderēt. Par to īsts video rullītis, kas tad ir droša parole un kā tādu izveidot. Un tad Latvijā vieniem no populārākajiem e-pasta servisiem, kā tad arī iestatīt divfaktoru autentifikāciju, tā lai jūs soli pa solim to varat izdarīt un viss būtu viegli un skaidri saprotams. Nu, ļoti jauki. Paldies liels par šo te īstenībā resursu krātuvīti. Es skatos, man gan interesē, kur es to ugunsmūri varu dabūt, kā es pie tāda varu tikt. Ugunsmūri instrukcijas, kā pie tāda tikt, ir pieejamas dnsmūris.lv mājaslapā. Tur ir instrukcijas, kā var uzlikt, piemēram, uz Windows iekārtām, uz Macintosh datoriem. Tāpat mums kopš pagājušā gada novembra ir izstrādāta arī lietotne, ko jūs varat uzinstalēt uz jūsu telefoniem un ar pāris klikšķu palīdzību iestatīt DNS mūri arī savā telefonā. Jā, ļoti labi. Tā tie ir labi padomi. Es gan zinu to, ka man, piemēram, lietojot Google, man ik pa laikam parādās tur kaut kāda paziņojuma par to, ka iespējams jūsu parole ir apdraudēta un ka kaut kur ir nopilūdusi, un tad es viņu pamainu, un pēc kāda brīža man atkal parādās šis paziņojums. Un man ir tāda sajūta, ka viņas visu laiku regulāri kaut kur noklīst kaut kur tās paroles, bet tā kā es nejūtu nekādas izmaiņas savā e-pasta kastītē, tad es tam sāku arvien vairāk nepievērst uzmanību. Kā šādos gadījumos iedzīvotājiem vispār pasargāt to savus e-pastus, zinot to, ka tā aizsardzība lielā mērā jau ir to lielo korporāciju rokās droši vien? Šajā gadījumā es ieteiktu vēlreiz arī tam pašam Google kontam uzlikt to otro faktoru, divfaktoru autentifikāciju, ja tas nav izdarīts. Tāpat ir iespējams Google servisi piedāvā apskatīties, kas ir pēdējās iekārtas, no kurām kāds ir ielogojies jūsu kontā. Tur jūs varat pārbaudīt, vai tas tiešām esat jūs un tā ir jūsu iekārta. Un ir arī servis Have I Been Pwned, kur jūs varat ievedot savu e-pastu, paskatīties, vai šis e-pasts parādās kādā no aktuālajām datu noplūdēm. Jebkurā gadījumā es ieteiktu arī nomainīt e-pasta paroli drošības pēc, un ja arī ir secināts, ka jūsu e-pasts tiešām ir ticis uzlausts, tad operatīvi vajadzētu nomainīt gan e-pasta paroli, gan arī visu saistīto servisu. Ja jums ir e-pasts piesaistīts jūsu Facebook kontam, tad arī Facebook kontam vajadzētu nomainīt šo te paroli. Labi, tiks darīts. Un ko tomēr darīt gadījumos, ja e-pasts ir uzlausts? Es esmu konstatējis šo faktu, un jā, tas ir noticis. Fakts jau ir, kā saka, post faktum. Ko darīt? Te ir svarīga katra sekunda, katra minūte, kad jūs esat šo te secinājis. Jums operatīvi vajadzētu mēģināt ielogoties un nomainīt šo te paroli. Pirms krāpniekiem ir izdevies nomainīt telefonu numuru un atgūšanās e-pastu, lai jūs vairs nevarētu atgūt savu kontu, tāpēc svarīgi ir tieši operatīva rīcība. Un tad, kad jūs to esat izdarījis, tad, kā arī minēju iepriekšējā punktā, tad nomainīt arī saistītajiem kontiem
Paroles tas ir Facebookam, Netflixam, visiem, kas ir saistīti ar jūsu to e-pastu, un uzlikt 2-faktoru autentifikāciju, ja tas nav izdarīts. Jā. Nu, ļoti liels paldies par arī tavu iesaistu un dalību un visu CERT komandas dalību šajā skaidrošanā un digitālās nedēļas ietvaros. Mēs, protams, ar Madaru arī tiekamies nereiz vien, un es ceru, ka tiksimies arī nākamajos gados. Madara, sirsnīgs paldies par tavu darbu un tavu laiku. Paldies! Ar tā! Visu labu!